No sapņa par mājokli līdz atslēgām durvīs. Viss par un ap mājokļu iegādi, būvniecību un remontu. Esiet sveicināti! Mans vārds ir Normons Dūcis, esmu Swedbank hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs. Pieaugošas Eiribor likmes apstākļos nereti iedzīvotāji nolem nedaudz nogaidīt ar savu mājokļu iegādi, lai pavērotu procentu likmju attīstību un sagaidītu to augstāko punktu, kas ļaus plānot savu izdevumu apmēru ilgtermiņā. Šādos apstākļos pieprasījums pēc nekustamā īpašuma samazinās, kas rosina dažādas diskusijas un viedokļus par to, kāda būs nekustamā īpašuma attīstība nākotnē. Lai skaidrotu to, kāda situācija pašreiz ir nekustamā īpašuma tirgū tieši jauno projektu segmentā, es uz sarunu jau otro reizi esmu aicinājis savu kolēģi Mariku Tomu, Swedbank sadarbības partneru vadītāju. Sveika, Marika! Sveiks, Normund! Marika, mēs ar tevi tikāmies nedaudz vairāk kā pirms pusgada, ka Eiribor likmes jau bija uzsākuši savu augšupēju. Bet situācija tirgū uz to brīdi vēl bija pietiekami optimistiska un novērojams stabilu intereses kāpumu pēc energoefektīviem mājokļiem, kas arī mūsu Swedbank pamudināja izstrādāt vēl līdz šim nebijušu finansēšanas piedāvājumu. Par to mēs noteikti parunāsim vēl vēlāk, bet varbūt es palūkšu tevi noraksturot, kā šobrīd tur augies uz nekustamā īpašuma tirgu, kā tas ir mainījies, kas notiek ar jaunajiem projektiem, vai tiešām ir iestājies tāds pesimisms un sasaluma fāze, jeb tomēr palēnām viss tomēr iet uz priekšu. Nu jā, pavasarī, kad mēs ar tevi runājām, tad situācija jauno projektu tirgu bija samērā laba. Bija būvniecības stadijā ļoti daudz projektu, kas gaidīja savu nodošanos eksploatācijā, kas arī nodevās vasaras sākumā, un gatavu dzīvokļu bija ļoti maz, ko, teiksim, izvēlēties, aizejot, apskatoties un nopirkt. Pa šo laiku, pa vasaru, projekti nodevušies un patiesībā ir mainījusies šī proporcija ja runājam par būvniecībā esošiem dzīvokļiem un gatavajiem. Ja mēs skatāmies uz tādiem kopējo interesi, klienta interesi nav īpaši mazinājusies, taču ņemot vērā esošos apstākļus, jā, vairāk attīstītāji ir arī minējuši to, ka līdz darījumiem šobrīd nonāk klienti jau arvien lēnāk, retāk, un šī pieejamība varbūt ir samazinājusies vairāk. Jā, viennozīmīgi, ka šis jaunais projekts viņš arī ir viens no tādiem, teiktu, apjomīgākajiem, es domāju, izmaksu ziņā pirkumiem. Un tad šīs Eiribor likmes kāpums visticamāk visvairāk arī ietekmē tieši pieaugumu likmēšu maksājumu. Jā, tā ir arī novērots, jo patiesībā cenas nav mainījušās jau kopš pavasara, tā teikt, īpaši nav bijis pamata viņām celties. Domāju, ka lielākā daļa jau ir pieraduši pie šīm cenām, taču jāsaprotot, cik tad beig galā būs ik mēnesi jādod par kredītmaksājumu. Klienti ir pārdomās, vai nogaidīt, vai nenogaidīt. Taču, jebkurā gadījumā darījumi notiek, tiem, kam tā vajadzība ir, tie, kas spēj atļauties, un tas ir ģimenes vajadzībām, nevis kādam varbūt biznesam un tam līdzīgi. Tad šie darījumi notiek un notiek arī tagad. Principā, es tikko iemetu acī, skatījos, ka augustā mūsu darījumu skaits atkal ir nedaudz pieaudzis salīdzinot ar jūliju, tieši jaunos projektos. Jā. Tieši ir runājot par Swedbank datiem. Tā arī ir, un ja paskatāmies vēl detalizētāk, tad tieši gatavie dzīvokļi tie, kas tiek šobrīd arī nopirkt uzreiz, jo, pēc būtības, kāpēc gaidīt uz kādu, kas ir būvniecībā esošs projekts, lai gan ir arī tādi, kas varbūt gaida tieši konkrētā vietā un ir rezervējuši arī vēl joprojām tur, kur vēl tikai būvējās. Tā kā jā, šobrīd notiek gatavo dzīvokļu izpirkšana, tā teikt, un augusts jau bija labāks mēnesis salīdzinoši jau ar jūliju mēnesi. Tad, principā, varētu to visu apkopot, teikt, piesardzība ir, bet tāpat tam, kam ir vajadzība, un viņš saprot to, ka to ikmēnešu maksājumu viņš šobrīd var atļauties, viņi to izvēli arī izdara, ņemot vērā, ka īpašuma cenas nav kāpušas, tieši konkrētajā segmentā. Bet, labi, bet kas notiek no attīstītāju kurpēm raugoties, viņi arī ir apstādinājuši savu attīstību, kas saka, uz nākošiem projektiem. Viņi gaida, kad izpirks esošos un tad ies tālāk, vai viņi tomēr raugās arī nākotnē optimistiskāk?
Attīstītāja skatījums tomēr ir diezgan teiksim, pozitīvā gaisotnē vērtējums. Raugoties nākotnē, ja? Jo visi mēs saprotam to, ka apstādināt šo te būvniecību nozīmē, ka pēc kaut kāda laika vairs nebūs vispār ko iegādāties no jauniem projektiem. Un lielākā daļa mūsu lielākie attīstītāji, tādi kā JITS, Bonava, Merks, Hepsors un vēl daudz citi, savu plānošanā esošo dzīvokļu būvniecību tuvākā gada laikā plāno uzsākt. Ko tas nozīmē, kad ir vairāki lieli apjomīgi projekti Rīgas apkaimēs, kur visnotaļ pirmās kārtas tiks sākts būvēt, jo parasti šajos projektos ir vismaz 4-5 mājas, tad pirmās mājas gada griezumā mēs varam sagaidīt, ka sāks būvēt. Okay. Tu vari minēt arī skaitliski, cik būs tad piedāvājums plašs, simti, tūkstoši, par ko mēs runājam šobrīd? Par tādu plānošanā esošu un kas gada griezumā sāks būvēties, kas no jauna ienāks piedāvājumā, būs aptuveni 1000 dzīvokļu. Ja mēs skatāmies uz to tuvākā gada laikā. Tuvākā gada laikā, jā. Ja mēs skatāmies to, kas šobrīd ir pieejams iegādai, tad tie ir aptuveni 2500 dzīvokļi, no kuriem puse ir gatavi. Tātad kopumā tādā gada griezumā jau nepilnīgi 4000 dzīvokļi būs pieejami iegādai. Labi, un vai tu redzi arī to, ka šobrīd ir pamainījusies tā klientu uzvedība, kādā veidā viņš šos jaunos dzīvokļus pērk vai rezervē? Vai joprojām saglabājas tā tendence, kad nevis pirkt tikai uzreiz gatavu, to, ko tu tikko minēji, bet rezervēt jau tos nākotnes projektus uz priekšu? Vai tur tomēr ir piesardzība? Jā, jāsaka, ka šī tendence ir pilnīgi mainījusies. Ja mēs pirms gada redzējām, ka šī rezervācija notika ļoti aktīvi, tikko uzsāka pārdošana, tā jau diezgan daudz rezervācijas attīstītājiem jau bija parakstīts. Tad šobrīd tas ir, es teiktu, ar pretēju tendenci, jo ja ir tāds piedāvājums gatavam projektam, tad kāpēc man gaidīt? Protams, kā jau es minēju iepriekš, tad ir kaut kādas konkrētas apkaimes, kurās patiešām iedzīvotāji varbūt gaida, kad sāksies būvniecība. Šobrīd šīs rezervācijas papīra, es varētu teikt, ka notiek krietni zemā līmenī. Mazākā skaita. Jā, ok. Es saprotu tevi. Saki, vai tu runājot par pārlecot uz nākošo jautājumu, vienkārši man liekas, tas tīri loģiski, vai šajā gadījumā mēs redzam, ka tajos jaunajos attīstības projektos, kas vēl nav uzbūvēti, tur arī cenas ir zemākas tādā gadījumā? Ja tur nav rezervācijas, tad no vienas puses tev redz būt cenas kaut kā jāsamazina varbūt. Cenu samazinājums nav gaidāms. Viņš nav noticis jau arī esošajos būvniecības stadijā esošos projektos, arī gatavajos projektos. Jaunās būvniecībās, grūti spriest, protams, tas ir noslēpums, kādas varētu būt jaunās cenas tieši jaunajiem projektiem, bet kā es saprotu, būvniecības to mēs vienkārši nezinām. Būvniecības izmaksas ir stabilas un es pieļauju, ka viņas varētu būt ļoti līdzīgas. Nav gaidāms tāds izteikts pieaugums jauno projektu cenu ziņā. Tas, kas varbūt šobrīd vairāk ir, kad tajā piedāvājumā par konkrēto cenu klients var saņemt kaut ko vairāk nekā vienkārši dzīvokli ar pilnu papildus bonusu. Jā, šie papildus bonusi jau ir lielai daļai attīstītāju, kā piemēram virtuves, kas īstenībā ļoti lielu būtisku izmaksu daļa, kas būtu klientam ievācoties dzīvoklī jāsadz. Tad šis ir tāds ļoti labs bonus, ko var saņemt dzīvokļa cenā. Tāpat, protams, arī autostāvvietas, noliktavas. Nereti klients var izvēlēties, ko tad es gribu, kas man ir vairāk vajadzīgs tajā brīdī un kas ir iekļauts šajā dzīvokļa cenā. Klausoties to, ko tu stāsti, varētu teikt, no vienas puses gala patērētājiem ir slikti, jo ir pieauguši ikmēneša maksājumi dēļ šīs Eiribor likmes, kuras nosaka Eiropas centrālā banka, bet no otras puses, kā no tāda piedāvājuma viedokļa, viņi ir ieguvēji, jo tu vari principā dabūt jau gatavu projektu, nav stresa par to, ka tev kāds varbūt paķers no tavas deguna priekš, plus vēl dabūt kādu mazu bonusu klāt. Tieši tā. Saka, vai ir kaut kādi mainījušies arī veidi vai tipi šiem dzīvokļiem, kurus pērk? Tad joprojām 2 un 3 istabu dzīvokļi ir tie populārākie. Kas notiek ar ofisa mazo telpiņu, vai tā ir svarīga šobrīd, vai tur kaut kas ir mainījies? Joprojām ir tā, ka cilvēki izdara tomēr izvēli atbilstoši savām vajadzībām.
šī oficiāla telpa patiešām pēdējo pusotru gadu vairs nav redzama. Covid beidzās, oficiāli. Jā, tieši tā. Pamatā, jā, lielie dzīvokļi ļoti bieži vienalga tiek izpirkti pirmie. Runājot ar attīstītājiem, tad attiecībā uz 2 stāvu dzīvokļiem tā tendence ļoti mainīga. Ja pagājušā gadā palika pāri ļoti daudz 2 stāvu dzīvokļu, tad šogad atkal ir pretēji tendence. Tos 2 stāvu dzīvokļus atkal sāk pirkt. Jautājums, vai tas ir jautājums cenā, ko var atļauties un vairāk nevar, tad tā ir vēl joprojām tāds jautājums, kur grūti atbildēt un kā grūti prognozēt, kādas dzīvokļus tieši izvēlēties jaunu projektu būvniecībā. Tāpēc tas vienmēr ir tāds mainīgs un patiešām tā izvēle vienmēr ir atbilstoša savām iespējām. Bet piedāvājumā ir taču arī citi dzīvokļi. Es taču varu nopirkt vienistabas dzīvokli, un nevajag plašāk tālu. Vai tāda īstenībā tā jau ir ekstra kaut ko tādu? Pavisam jaunajos projektos tas ir retums. Tas ir retums. Patiesībā viņus sauc par mazajiem divniekiem drīzāk. Jā, tie nebūs gluži vienistabas dzīvokļi. Istaba ar ofisu tomēr. Jā, gan drīz vai. Bet patiešām vienistabas dzīvokļi tas ir ļoti liels retums jauno projektu plānošanā. Ok, interesanti. Saki, bet tad mēs runājam par tām izmaksām, par to, ka viņas nav, par galda cenu, ka viņi nav kāpusi un ka no tās ir atkarīgs arī, ko izvēlās 2 stāvu dzīvokļi vai 3 stāvu dzīvokļi, bet ar kādu ir jārēķinās? Kāda šobrīd tā, varētu teikt, tipiskākā kvadrātmetra cena jaunajā projektā būtu tiem klausītājiem, kas varbūt līdz šim nav sekojuši līdz šim nekustamā īpašuma tirgum, tu vari ieskicēt apmēram. Jā, es teikšu tā. Rīgā jaunā projektā dzīvokļa kvadrātmetra cena ir sākot no 2400. Cenas. Bet tas ir pabeigts dzīvoklis. Tas ir pabeigts dzīvoklis, jā. Bet vidēji tās joprojām ir 2,600–2,700 tūkstoši par kvadrātmetru. Tā kā tas nav pieaudzis, šis rādītājs kopš pavasara. Bet jā, tādas lētākās cenas varbūt tieši Pierīgā, ja mēs skatāmies, kas ir Dreiliņi, Ādaži, varbūt arī kaut šur tur Mārupe, kur varētu atrast varbūt mazliet lētāk, bet būtībā jā, tās cenas ir turpat, kur viņas bija gada sākumā. Jā. Iepriekš pieminēju to, ka tuvākā gada laikā papildus 1000 jauni dzīvokļi nāk klāt. Vai ir kaut kādi konkrēti projekti, kuriem tu ieteiktu pasakot līdzi, tādi interesantāki, ievērības cienīgi, kas tuvākajā laikā iespējams būs gatavi? Es drīzāk norādīšu vairāk uz apkaimēm, jo kur šobrīd ir populārākās vietas, kur vairāk būvē. Un ļoti aktīva būvniecība šobrīd notiek Dreiliņu apkaimē, kur vairāk attīstītāji ir uzsākuši jau jaunus projektus, ne tikai Bonavas Dreiliņu nami, bet arī blakus jau JIT Latvijā būvē projektu, un ir arī tāds attīstītājs kā Pillar. Mežciemā ir ko izvēlēties, un arī tur aktīvāk būvniecība notiek. Un atsevišķos rajonos, kur varbūt vispār nav notikuši kāda jauna projekta attīstība, kā Zolitūdē, plānojās nākamā gadā kāds jauns projekts, un arī Šampēterī. Tā kā es drīzāk norādītu uz apkaimēm. Mūsu lielie attīstītāji ir atraduši vietiņas, kur attiecīgi attīstīt jaunu mājokļu būvniecību. Bet tur vēl rezervācijas nav pieejamas. Tas vēl ir jāgaida. Jā, lai labāk saprastu, kad notiksies šo te mājokļu piedāvāšana, tad noteikti var reģistrēt savu interesi attīstītāju mājaslapās, jo tāda iespēja ir. Sekot līdz jaunumiem, būt pirmajam, kad notiek šī te pārdošanas uzsākšana. Nereti tie ir kādi īpaši pasākumi, kur piedāvājumā kādas īpašas atlaides uz pirmo dzīvokļu rezervāciju, tā kā noteikti var sekot līdz pašu attīstītāju mājaslapās. Okay. Es zinu, ka arī Svetbanka internetbankā ir iespējams zem hipotekārā kredīta pastīties, ko attīstītāji piedāvā šobrīd. Jā, tieši tā. Tāds arī ir. Tāds apkopojums. Jā, mums šī sadaļa tiek papildināta visu laiku, ko līdz ir kāds jauns projekts. Dotajā brīdī ir lielākā daļa aktuālo projektu redzami. Arī tur var redzēt visu kontaktu informāciju, kā sasniegt banku, kā sasniegt pašattīstītāju un sarunāt tikšanos un konsultāciju attālināti. Ok, lieliski. Labi, pār dzīvokļiem it kā būtu skaidrs, bet es zinu, ka tu arī ļoti labi pārzini, kas notiek ar privātmāju būvniecību. Šajā gadījumā es vairāk fokusēšos nevis uz tām privātmājām, kur katrs klients individuāli izvēlas viņas būvēt, pašu spēkiem piesaistot kādu no uzņēmējiem, bet par tām, kuras tiek
sagatavotas jau rūpnieciski. Principā, nezinu, mēs viņus saucam par moduļu mājām, citreiz par karkas mājām vai vēl kā savādāk, bet ir principā gatavs mājas, kurš tiek saražots, kur mums arī ir sadarbības partneri, atbraukts un uzstāda principā dažu dienu laikā. Vēl es tur pieminēšu to, ka man liekas, ka šis gads ir pirmais, kad koku māju būvniecība ir apsteigusi mūrmāju būvniecību. Tā kā sadalījumā to mūsu būvniecību man ir pastāstījuši un pačukstējuši. Nemaldos, tas bija 55/45 sadalījums. Aptuveni tas nozīmē, ka arī šāda veida moduļu mājas paliek arvien populārākas. Jā, tā tas arī ir. Arvien biežāk es saņemu zvanus no šādiem māju ražotājiem, kas vēlas vispār saprast, kā banka var palīdzēt iegādāties ar hipotekārā kredīta palīdzību šīs mājas. Jo kā notiek šis ražošanas process, māja tiek saražota pilnībā līdz pilnai apdarei. Parasti mēs runājam par mazajām mājām, kas ir pirmās kategorijas mājas līdz 60 kvadrātmetriem, kuras reāli uzliek uz auto un atved un uzliek. Un tas ražošanas termiņš ir ļoti īss. Faktiski tādas klasiskas mājas būvniecības procesi īstenībā nesakļaujās ar šo visu. Ir mums jauni sadarbības partneri šādu māju ražošanā, ir dažādām klientu interesēm, gan lielas mājas, gan mazākas mājas. Gaumīgi piedāvājumi, dzīvokļa platība vienā, varbūt savās 4 sienās uz sava zemes gabala. Kas noteikti ir jāņem vērā, kad ar šādu ražotāju vienmēr ir jānoskaidro, kāda ir šī norēķinu kārtība. Jo patiešām viņiem ir nepieciešams avans, lai šo māju sāktu ražot. Un noteikti ieteikums ir runāt visiem kopā, gan ar banku, gan ar attīstītāju, lai vienotos par kādu kompromisu. Ja ir viena norēķina kārtība, banka var kaut ko piedāvāt savādāk. Ļoti bieži mēs varam atrast kompromisu variants, un klients var tikt pie šīs mājas un nopirkt viņu, kuru atved, uzstāda un jau dzīvo tajā iekšā. Tad pirms parakstīt līgumu ar māju būvnieku, tomēr atnākt līdz bankai un izrunāt, kāda būs šī finansēšanas schēma, nevis otrādi. Jā, jo tad ir pārsteigumi. Jā, tad varbūt pārsteigumi. Bet jā, mums arī šeit mums ir vairāk sadarbības partneri, kā tu pats minēji, tad dažādu māju izmēru un tiešām gaumīgi piemēri. Saki, uz rindām vienmēr tas ir jautājums. Es zinu, ka iepriekš bija, kad ir jāgaida ļoti ilgs laiks. Māju saražo ļoti ātri, bet kamēr to ražošana tiek uzsākta, ir jāgaida gan ilgs laiks, kā šobrīd. Tur ir kaut kas pamainījies? Tiem pieredzējušākiem ražotājiem, tādi kā Līvas grupa, Somu māja un tam līdzīgi rinda, protams, ir jau vēsturiski izveidojusies un noteikti ir jārēķinās ar ilgāku šo laiku, bet jebkurā gadījumā klientam tas ir diezgan vienkārši. Viņš noslēdz līgumu un gaida šo māju. Ja? Viņam nav ļoti jāiesaistās šo ražošanas procesā. Jaunākiem šo moduļu māju piedāvātājiem, viņiem šis ražošanas laiks ir 2-3 mēneši līdz 8-9 mēneši, atkarībā no šī apjoma, cik liela šī māja tiks piedāvāta. Tā kā ir dažādi šie termiņi, kuros var tikt pie savas mājas. Ok, lieliski. Saki, vai es varu atklāt arī to, ka uz septembra beigām plānojās arī kāds šo māju būvnieku apmeklējums, kur klienti varēs piedalīties? Šobrīd jā, mēs plānojam. Konkrētu datumu mēs noteikti vēl nevaram pateikt, taču jā, Swedbank klientu dienas ir plānotas pie kādiem privātu māju būvniekiem, kur reāli dzīvē varēs apskatīties, kā izskatās šīs saražotās mājas, sekojot līdzi informācijai sociālos tīklos, jo datumi precīzi un aicināsim jūs jau šajā Facebook vai kādā citā kanālā. Okay, lieliski. Un tad vēl atlicis jautājums par finansēšanas piedāvājumu. Uz doto brīdi Swedbankai ir pieejams uzlaboti nosacījumi tieši pērkot energoefektīvu mājokli vai atjaunojot savu esošo privātu māju. Vai tu vari pastāstīt nedaudz sīkāk par šo piedāvājumu? Jā, noteikti varu. Ko nozīmē šis piedāvājums tieši energoefektīvu mājokļu iegādē vai celtniecībai? Tad jā, saņemot aizdevumu šī dzīvokļu iegādē pirmos 2 gadus, klientam ir jāmaksā tikai Eiribor procentu likme. Tas nozīmē, ka bankas pievienotā likme ir atlikta uz 2 gadiem.
Un, jāsaka, ka arī mūsu attīstītāji ļoti priecājas par šādiem risinājumiem, jo arī banka piedalās šādu ilgspējīgu īpašumu iegādes veicināšanā. Jā, viennozīmīgi. Es tev precizēšu, nevis tiek atlikta, bet viņi tiek noņemta nost. Viņi netiek pēc tam pielikt atpakaļ klāt. Reāli, principā, uz to lielo summu, kuru klients, par kuru viņš iegādājās šo īpašumu, tad tas ietaupījums tiešām ir būtisks. Un tie ir nevis 100, bet tie ir 1000 eiro, ko par šiem 2 gadiem klients ir ietaupījis. Jā, lieliski. Paldies tev, Marika. Tas no manas puses laikam šoreiz arī viss. Tad mērķis man tiešām bija tevi izvaicāt par šī brīža situāciju, kas notiek tirgu. Pārāk gari tevi netincināt un nepratināt, jo es viennozīmīgi gribētu ar tevi satikties tad vēl pēc pusgada, jo noteikti šobrīd mēs dzīvojam tik dinamiskos apstākļos, kad prognozēt uz priekšu ļoti grūti, kas varētu mums vēl tagad nokrist uz galda. Līdz ar to noteikti būs interesanti atkal pēc pusgada satikties, atskatīties uz šo periodu, kāds ir bijis līdz šim un paplānot, kas varētu būt pieejams nākotnē tirgu. Paldies tev! Ļoti jauki, paldies!